Kā izveidot granta grafiku Excelī. Pirms sākt pārunāsim par šo grafiku. Ļoti vienkārši grafiks, kurš parāda darbu secību dienās. Nosacījums konkrēti šim grafikam ir tāds, ka katra nākamā darbība var būt izpildīta tikai pēc tam, kad iepriekšējā ir pabeigta. Tad mums sanāk lūk šāds skaists graficiņš. Tagad parunāsim par grafiku. Protams, ka šajā grafikā nav tikai šie elementi, kas norāda uz ilgumu katram darbam. Šeit mums ir arī neredzami elementi, kuri ir laiks pirms tam un laiks pēc tam. Tad mēs redzam, ka piemēram pirmajam darbam parunāt ar priekšnieku nav darba pirms, nav laika pirms, vienkārši tā to sākas. Bet tad ir kaut kāds tukšums līdz pēdējam brīdim. Ja, tas nozīmē, ka mēs nevaram vienkārši uzzīmēt grafiku, ņemot vērā šos datus. Mums mazliet ir jāpārveido mūsu tabuliņa. Vai nevis jāpārveido, ir jāpapildina. Tad mēs rakstam pirms un pēc. Tad kāds laiks? Kādam laikam ir jāpaiet pirms šis darbs tiks izpildīts un pēc šīs darbs tiks izpildīts. Un formulas ir vienkārši pirms. Acīm redzami, tas ir visu jau izpildīto darbu summa, redzam šeit. Visu jau izpildīto darbu summu. Tur, kur es gribu sākt darbu koriģēt, man ir jāizpildi iepriekšēji darbi, un tā būtu visa summa šeit. Un kā mēs to varam dabūt? Piedāvāju šādu variantu. Ko mēs šeit daram? Mēs izveidojam dinamisku apgabalu, kurš kopā ar mums palielināsies, sākot ar šo pirmo ierakstu. Un te, tā kā te ir teksts, funkcijas sum izdos beigās 0, jo tas tur nekā skaitļa nav, skaitļi neko nevar. Tas nozīmē, ka pirmajam darbam nekā nav. Braucam uz leju, un mēs iegūstam uzkrāto vērtību katrai rindiņai. Lūk šādi. Pirms sākam atgādināt priekšniekam, ir jāpaiet 5 dienām, sākam parunājumu, un tad priekšnieks domā. Ja? Šādi. Ko mēs daram ar pēc? Ar pēc mēs daram to pašu, bet otrā virzienā. Šādi. Un ko mēs iesaldējam? Mēs iesaldējam beigas. Jo man vajag, lai beigas nekad nekustās, bet vispārējais samazinās šādi. Nu, un kontrols skaitlīši ir vienkārši. Šie pēdējie divi un šie pirmie sakrīt. Jo acīm redzami, ka pēc pēdējā darba laika vairs nav pēc tam, bet pirms pēdējiem darbam ir tikpat liels attālums, cik līdz iepriekšējiem. Labi, tagad varam iezīmēt un izvēlēties grafiku. Nu, šajā gadījumā tas, protams, ir bar un stacked, jo mums ir jāsaliek visu secīgi. Lūk, pagaidām izskatās ļoti briesmīgi. Kāpēc? Ļoti vienkārši, jo ilgums dienās ir salikts pie kreisās malas, šeit, pēc tam iet pirms un pēc tam iet pēc. Mums vajag, lai būtu secīgi. Sākumā ir pirms, pēc tam ir laiks, pēc tam ir pēc. To mēs varam izdarīt šeit, select data, un šajā logā, kur mēs redzam mūsu vērtības, ar bultiņām mēs varam pateikt, ka ilgums ir pirms un pēc. Okay? Lūk, kāds izskatās tagad, jau ir labāk. Nu, un pēdējā darbība novācam šim stabiņam shape fill, no fill, un šim arī no fill. Un lūk, esam ieguvuši tādu pašu grafiku ar granta datiem. Vienīgais, ko es šeit gribu atgādināt, ka tas darbosies tikai, šis risinājums darbosies tikai gadījumā, kad darbi ir secīgi. Ja darbi nav secīgi, tad mums ir jāuztaisa vairākas tabulas, un izējas dati arī izskatīsies savādāk nekā tas tagad mums ir šeit.